Viena no Vasaras kultūras akadēmijas norises vietām bija Kaļķu ielas kvartāls. Pirms aptuveni 6 gadiem te vēl bija vide degradējoša teritorija. Sākumā uzņēmējs Toms Egle meklējis vietu alus darītavas izveidei. Nu tā kļūst par radošu industriālu kvartālu, kur darbojas ne tikai daudzi uzņēmumi, bet tas iekļauts turisma maršrutā. Te rīko koncertus, tirdziņus un labdarības pasākumus. Toms Egle atzīst, ka pie kultūras piesaistes nonākuši pamazām. Kultūra noteikti, manuprāt, jebkurai vietai iedod dzīvību, atpazīstamību, tīklošanās iespējas, kaut kādu kopienas sajūtu, visas tās frāzes, ko jau daudz izmanto, bet mēs to redzam reāli šeit arī, praksē, kā tas strādā, nevis varbūt terminos. Šādu kultūras jomu profesionāļu vairāku dienu kopā sanākšanu Latvijas kultūras akadēmija rīkoja 5. reizi. Šogad īpaši akcentējot kultūras ekonomisko un sociālo ietekmi reģionos. Vienmēr nerimtīgi mums ir jāmeklē argumenti, kāpēc jāiegulda kultūrā, jo politiķiem regulāri šie jautājumi ir, jo pašvaldībās īpaši kultūras organizācijas ir stipri atkarīgas no tā, kā pašvaldībā saprot kultūras jomu un cik daudz ir gatavi ieguldīt. Mēs runājam par ekonomisko ietekmi, un tur ir sarēķināts, ka katrs kultūrā ieguldītais eiro vietējā ekonomikā rada vērtību 2,4 eiro vērtībā. Tas svarīgākais ir, cik ilgi apmeklētājs pie mums paliek. Vai viņš atbrauc tikai uz koncertu un aizbrauc mājās, bet mūsu mērķis ir, tad, protams, lai viņi paliek šeit vēl ilgāk. Mūsu, kā kultūras pasākumu organizatoru, uzdevums ir rīkot pasākumus tā, lai viņiem būtu interese palikt un lai viņi apmeklētu pēc iespējas dažādākas kultūras norises. Kolēģiem pieredze ir dažāda. Es gribētu teikt tā, ka ir ļoti labi, ja arī uzņēmēji iesaistās kultūras norišu organizēšanā, viss nav jārīko pašvaldībai, un arī mēs, kultūras pārvalde, organizējot dažādus projektu konkursus, mēģinām panākt to, lai uzņēmēji iesaistās, un līdz ar to arī tas skatījums ir dažādāks, jo apmeklētājiem vairs nav nekāds pārsteigums aizbraukt uz kāda novada svētkiem vai pilsētas lielākajiem notikumiem, viņi meklē šo unikalitāti. Un man liekas, ka tas ir svarīgi, ja katrs novads var atrast to, kas viņam ir īpašais, tad var arī piesaistīt to pasākumu apmeklētāju. Ekonomiskais un sociālais kultūras aspekts svarīgs arī Liepājai kā Eiropas kultūras galvaspilsētai. 2 gadu laikā ir izpētīts, kāda ir esošā situācija iesaistītajās pašvaldībās. Mēs ne tikai ekonomisko, mēs arī, piemēram, piederības sajūtu vēlējāmies uzzināt tieši tādā lokālā, nacionālā un starptautiskā mērogā. Un mēs redzam, ka, piemēram, ļoti izteikti mums kā viensētniekiem arī šajā valstī ir tā piederība pret pilsētu un savu pagastu, savu dzīvesvietu, bieži vien pa kvartāls un iela, bet savukārt tā piederība, ja man tā jāatbild, ka vai es un kāda man tā piederības sajūta pret, piemēram, pret nacionālo Latvijas vai Eiropas līmeni, mēs secinājām, ka diezgan attālināti iedzīvotāji tieši jūtās Eiropai kā kopējai telpai, kas mums tiešām satricināja ar to domu, ka tiešām arī ņemot vērā šos te ģeopolitiski sarežģītos notikumus ar Krievijas karu Ukrainā, tiešām liek domāt, ka ar šiem te notikumiem kultūras galvaspilsētas ietvaros mums tomēr ir jāstiprina piederības sajūta Eiropai kā kopējai tādai drošai telpai. Nevienmēr tas svarīgākais ir tieši ciparu izteiksmē iegūstamais šis ietekmes rādītājs. Mums ir ļoti svarīgi redzēt arī to, kā sabiedrība pilnveidojas, kā sabiedrība attīstās. It īpaši šobrīd reģionā veicinot šo drošumspēju, drošības sajūtu, noturības sajūtu, to sajūtu, ka ir vērts palikt dzīvot un pieņemt varbūt situācijas, kas mainās, ka šī kultūras ietekme ir daudz plašāka nekā tikai jautājums, cik liela atdeve ir no viena ieguldītā eiro. Vasaras kultūras akadēmija pulcēja vairāk nekā 100 kultūras profesionāļu no visiem Latvijas reģioniem. Ieva Benefeld, Alans Pečerits, Skrundas televīzija.